Vārmas iedzīvotāju padome izveidojās pirms nepilniem 2 gadiem. Jāteic, ka te jau bija aktīva iedzīvotāju kopiena, un arī šis laiks pagājis ļoti darbīgi. Liels sapulcs par to, kas padarīts pagājušajā gadā, ieinteresējusi daudz ļaužu. Apkopotā informācija rāda, ka pagastam piesaistīti 175 000 eiro, īstenot 8 projekti, bijušas 3 talkas un 2 lieli pasākumi. Arī daudzi no atnākušajiem ir kādā no tiem piedalījušies ar savu darbu, tehniku, materiāliem vai finansiālu atbalstu. Pirmais, ko es novērtēju, ka ir apgaismojumi cauri skolas parkam, jo pirms tam tas skolas parks bija pilnīgi tumšs un bija neumilīgi vakarā pastaigāties. Protams, ka tas ir vairāk kā mēs aktīvi iedzīvotāji šis hokeja pasākums ziemā, jo viņš vienkārši uzspridzināja. Visur mēs Rīgā pat par mums runāja. Es esmu piedalījusies talkās, arī šobrīd esmu gatava piedalīties. Principā visur, kur es varu piedalīties, kur var izmantot rokas un kājas. Es esmu visur gatava piedalīties. Tas ir tās sakoptās teritorijas. Piemēram, es par Baronu kapenēm, jo godīgi arī uzzināju tikai no talkas. Pirms tam es par tādām īsti nezināju. Protams, ar rokām. Ar rokām, ar galvu, ko var. Un, cik saimniecībā ir kaut kādas tehnikas, tad, protams, kad vajag vienmēr izpalīdzam. Trenižera zāle ir iekustinājis vārmenieks arī mūsu, un tad mums pilnīgi tāds prieks kopā iet. Mēs ar vīru un arī bērnus mēs ņemam līdzi uz talkām, un esmu arī rakstījusi projektu, darīsim paši, un ko var to palīdz. Un viens no, man liekas, gaidītākajiem projektiem Viens no ļoti nepieciešamiem pakalpojumiem Vārmē ir iespēja nosūtīt un saņemt paciņas. Ja Latvijā būtu balva par neatlaidīgāko cilvēku, tad Juris Nespļaks uz to varētu pretendēt. Jau teju 3 gadus viņš komunicē ar visiem šāda pakalpojuma sniedzējiem Latvijā, tikpat ilgi saņēmis atteikumus. Līdz beidzot vasarā Vārme būs viena no pirmajām, kur būs Omnivas kopienu pakomāts. Tur tā visu laiku tas ir ikmēneša saraksts, vai kaut kas nav mainījies. Uz maziem pagastiem ir pagrūti. Jāraksta un visu laiku jāprasa. Ja jau prasa, tad jau kādam apnīk un prasa, un tad jau kaut kas notiek. Jā, no Omnivai tas jaunais pakomāta tips kā kopienas pakomāts. Un tas ir viņiem izmaksām lētāks laikam uzstādīšanā, un līdz ar to tad viņi uzreiz piedāvā šādu kā iespēju kā izmēģināt. Tas būs, saprot, daudziem pagastiem, kam tie iedzīvotāji nav tik daudz. Un tad, ja būs liels apgrozījums, tad jau sāksim domāt par kārtīgu pakomātu, kas jau ir liels tāds kā pilsētās. Priekš mums jau, kā mēs sakām, tāds skaitās tā kā ikdiena, jā, bet tās mazās lietas, jā, vai tā ir planšeta, vai tas ir pakomāts, mēs esam izdarījuši to, ka var naudu izņemt veikalā, jā, tāds ikdienišs. Tagad būs opcija, ka veikalā varēs apmaksāt rēķinus, un organizēsim, kā varēs fiziski nosūtīt vēstuli no Vārmas. Tādas mazās lietiņas, kas tiem cilvēkiem, kuriem ir tā kā ierobežotāka kustība, nodrošina viņiem ērtāku būšanu Vārmē, jo galvenais jau, lai ir komforts šeit uzturēties. Tas ir tāds tā kā sīkumi, bet patīkami. Ja? Tas darba instruments ir iedzīvotāju aptauja. Šajās aptaujās mēs iegūstam pamata informāciju, kas cilvēkiem sāp, kas viņiem interesē, ko viņiem vajag. Mūsu uzdevums ir visu šo informācijas apjomu sakārtot, izanalizēt un meklēt viņiem risinājumus. Arī lielsapulces laikā izteiktās idejas tiks apkopotas ar aptaujā iegūtajām. No 890 Vārmas pagasta iedzīvotājiem 57% ir gatavi aktīvi līdzdarboties. Un arī šogad darāmā ir daudz. 5 projektos pieteiktais finansējums ir 115 000 eiro ne tikai infrastruktūrai, bet arī drošībai, jo viens no tiem paredz civilās aizsardzības apmācības Vārme gatava X stundai. Ieva Benefelda, Alans Perševics, Skrundas televīzija.